Nu, jau kā šorīt tika minēts Kristas Piketes prezentācijā, Nīderlandes valdība atzīmē Hāgas konvencijas 70 gadus, organizējot konferenci, atzīmējot Hāgas konvencijas 70 gadus, un tā notika šī gada maijā. Ievērojamā UNESCO konference apkopoja dažādas iesaistītās puses, kas strādā kultūras aizsardzības jomā. Pārunājām to, kas sasniegts un kādi izaicinājumi vēl aizvien ir kultūras aizsardzības jomā krīžu un kara apstākļos. Pašlaik notiek karš Ukrainā un acīm redzami, ka kultūras objektu iznīcināšana bija ļoti augstu mūsu sarunu sarakstā. Nīderlandes kultūras un aizsardzības ministri strādāja kopā, lai organizētu šo pasākumu kopā ar UNESCO pārstāvjiem un dažādām NVO. Tāpat iesaistījās parlaments, bruņotie spēki un mēdīji. Varam teikt, ka šī lielā starptautiskā konference maijā un arī tai sekojošie pasākumi, kas sākās tieši kā konferences dzinuļa rezultāts, ir pateicoties tam, ka tieši šīs jomas sadarbojās savā starpā. Domāju, ka tā ir vērtīga atziņa visiem, kas strādā pie konvencijas īstenošanas praksē. To mēs novaram arī citur, Itālijā, Francijā, Indijā, Japānā, kur ārlietu, aizsardzības un kultūras ministrija sadarbība ir neatsverama kultūras objektu aizsardzībā. Vienalga vai runa par Nīderlandu, Latviju vai citām valstīm, šīm ministrijām jāstrādā ar armiju, NVO un citiem jomas pārstāvjiem, kā arī ar UNESCO, lai sasniegtu konvencijas ietvaros izvirzītos mērķus. Šī konference uzsvēra, ka Hāgas konvencija vēl aizvien ir ļoti aktuāla. Reģionos, kur notiek bruņot konflikti, kultūras mantojums ir viens no tiešiem mērķiem, kas ir acīmredzams Ukrainā, tuvajos austrumos, Centrālā Āfrikā un arī citos reģionos. Lai gan apzināta mantojuma iznīcināšana ir notikusi visos vēsturiskajos periodos, pēdējā laika pētījumi rāda, ka apzināta kultūras mantojumu iznīcināšanas prakse ir pieaugusi pēdējo 20 gadu laikā. Iznīcinot pretinieka kultūru, jūs tādējādi iznīcināt viņa identitāti un ievainojot to tieši sirdī. Tāpēc Krievija cenšas iznīcināt Ukrainas vēsturi un kultūru, lai iznīcinātu tās identitāti. 70 gadus vēlāk Hāgas konvencija nav zaudējusi tās globālo nozīmi, un nu jau to ratificējušas 130 parakstītāju puses, un otro protokolu jau 89 puses. Tā ir pirmā un visaptverošākā starptautiskā vienošanās, kas skar kultūras objektu aizsardzību pret dažādu veidu karadarbību. Pēdējo 10 gažu laikā ir noticis daudz kultūras mantojuma iznīcības, un tādējādi Hāgas konvencija kļūs aizvien nozīmīgāka un redzamāka. Tas ir svarīgi arī, ka tas tiek atspoguļots mēdījos. Starptautiskais juridiskais satvars cilvēces kultūras mantojuma aizsardzībai nespēja novērst to, ka pasaulē tiek iznīcināti kultūras objekti. Tas nozīmē, ka nepietiek vien ar to, ka ir parakstīti attiecīgie dokumenti, konvencija un tās protokoli, bet ir nepieciešams strādāt nepārtraukti. Gan Eiropas Savienības dalībvalstis, gan citas reģionālās organizācijas var strādāt pie tā, lai praksē ieviestu esošo juridisko satvaru un var arī sniegt finansējumu, lai kultūras mantojuma aizsardzība krīzes laikā būtu efektīvāka, gan arī izveidojot NVO ārkārtas
ārkārtas situāciju atbildes tīklu, gan UNESCO ietvaros, gan ALIF ietvaros. Tāpat šīs organizācijas var strādāt, lai tēmu paceltu augstāk starptautiskajā darba kārtībā. Ko var darīt parlamenti? Tādās Eiropas Savienības dalību valstīs kā Latvija parlamentiem var būt katalizatoru lomu konvencijas un protokolu apstiprināšanā un konvencijas mērķu ieviešanā nacionālā likumdošanā. Bet parlaments var turklāt arī nodrošināt, ka mantojuma aizsardzības tēma bruņotu konfliktu gadījumos ir augsta darba kārtībā un saņem nepieciešamo finansējumu. Turklāt parlamenti var nodrošināt, ka operatīvā implementācija reāli notiek arī praksē. Piemēram, pārbaudot, ka konvencijas principus augstā līmenī ievieš valdība un pieprasīt no valdības ka valdības ievieš konvencijas pamatprincipus tās likumos. Tāpat var sadarboties ar aizsardzības ministriju un pārliecināties, ka konvencijas principi tiek mācīti militāras izglītības iestādēs un nodoti arī bruņotajiem spēkiem. Šiem sagatavošanās pasākumiem būtu jānotiek jau miera laikos, jo tad, kad valstī jau notiek karadarbība, bieži vien ir par vēlu. Tas ir ļoti aktuāli Baltijas valstīm, kur karš notiek uz jūsu sliekšņa principā. Tāpēc ir svarīgi, ka nepieciešamie pasākumi tiek ieviesti jau šodien. Gribētu jums arī nedaudz pastāstīt par turpinājumu aktivitātēm, kas notika pēc mūsu 70. gadadienas konferences. Gribētu pievērsties konkrētāk kultūras mantojuma aizsardzības jomai Ukrainā. Kā jūs visi zināt, Ukrainas kultūras sektors pašlaik ir apliekuma situācijā, gan muzeji, baznīcas, klosteri un visas citas kultūras institūcijas cieši no uzbrukumiem, apzinātiem uzbrukumiem, kur Krievija cenšas iznīcināt Ukrainas kultūru. Tas ne tikai pārkāpj 54. gada Hāgas konvencijas principus, bet tas ir arī kara noziegums, par kuru Krievijas valdība jāsauc pie atbildības. Ir nepieciešams panākt atbildību. Nīderlandes valdība to ir publiski paudusi arī konkrētajā konferencē, kā ir nepieciešama arī Ukrainas kultūras jomas atjaunošana, kas tika uzsvērts Lietuvā notikušajā konferencē šovasar. Ir skaidrs, ka Krievijas agresijas mērķis ir iznīcināt Ukrainas identitāti, tāpēc ir nepieciešams plašāk atbalstīt Ukrainas kultūras sektoru. Tātad starptautiskā kopiena ir gatava palīdzēt Ukrainai, palīdzēt nosargāt tās kultūras identitāti, tās nācijas identitāti. Jūnijā Viļņā notika konference, un līdz tai šī varbūt netika izvirzīta kā prioritāte, bet jo ilgāk notiek karš, jo vairāk šī prioritāte ir kļuvusi acīm redzama. Gluži kā Latvija, Nīderlanda ir atbalstījusi Ukrainu, tās centienos izturēt un turēties pretī Krievijas agresijai. Līdzīgi kā Latvijas gadījumā, arī Nīderlanda galvenokārt ir atbalstījis militāro jomu un kritisko infrastruktūru. Piemēram, smagi skartais enerģētikas sektors un ūdens padeve ir saņēmusi Nīderlandes atbalstu. Bet Nīderlanda ir atbalstījis arī kultūras sektoru. 2,3 miljonus eiro veltot pagājušā gadā Ukrainā. Atbalsts tika sniegts dažādu specifisku pasākumu formā. Nacionāla mantojuma valde ir sadarbojusies ar Ukrainas partneriem, sniedzot atbalstu arī Ukrainas māksliniekiem Nīderlandē. Un mēs arī sniedzam viņiem iespējas braukt pie mums uz Nīderlandi dažādās apmaiņas programmās, piedalīties filmu festivālos un citos kultūras pasākumos. Mūsu vēstniecība Kīvā atbalsta Ukrainas kultūras nozares pārstāvis. Atbalstām arī Ukrainas ģenerālprokurora biroju, kas vāc datus par noziegumu iztiesāšanu saistībā ar kultūras identitātes iznīcināšanas mēģinājumiem. Tas ļauj reģistrēt
Hāgas tiesā izdarītos noziegumus pret Ukrainas kultūras sektoru. Tāpat arī mēs strādājam pie tā, lai apmācītu kultūras mantojumus ekspertus uz vietas Ukrainā, un mēs esam piešķīruši 1,35 miljonus eiro pamatprogrammai, kas palīdzēs ieviest Hāgas konvenciju līdz 2028. gadam. Ievērojama daļa no tā tiek atvēlēta ārkārtas situāciju risināšanai kultūras nozarē. Kijevā 9. septembrī, tātad pagājušā mēnesī, ir izveidots Melnās jūras fórums, kas strādā tieši Kijevā. Šeit viņi eksperti sadarbojas kultūras mantojuma aizsardzībai Ukrainā. Kā jau jūs zināt, ir liels pieprasījums pēc telpām, kur var uzglabāt kultūras mantojuma priekšmetus, arī iespējas viņas digitalizācijas veidā saglabāt un pārvietot tos arī ar transporta palīdzību. Šī izveidotā platforma palīdz apkopot informāciju un sniegt profesionālu atbalstu. Tādējādi nodrošināt, ka starptautiskā tehniskā un finansiālā palīdzība pēc iespējas efektīvāk var sniegt vēlamo palīdzību. Citi valstiskie un nevalstiskie donori arī tiek aicināti piešķirt atbalstu caur šo Melnās jūras fórumu. Tādējādi mēs visi kopā varam pārliecināties, ka pieejamā uzglabāšanas kapacitāte tiek izmantot efektīvi un sniegt glābšanas aprīkojumu, degvielu un transportu, lai palīdzētu nosargāt kultūras vērtības. Un ņemot vērā, ka resursi nav bez izmēra, tad mēs cenšamies nodrošināt, ka tie tiek izmantot pēc iespējas efektīvāk. Kultūras mantojuma aizsardzība Hāgas konvencijas ietvaros nozīmē cilvēces atmiņas aizsardzību, kas ļaus cilvēces ļoti daudzveidīgo atmiņas audeklu nodot arī nākamajām paaudzēm, un 1954. gada Hāgas konvencija ļauj nostiprināt miera pamatus. Izmantosim šos pamatus mūsdienās, kad tas ir aktuālāk nekā jebkad iepriekš. Lielas paldies jums!